Tā, nu labrīt, dāmas un kungi svētdienā, jā, labrīt, dārgie basketbolisti, principā šis tāds īs video jums, jā, īs video jums. Tai pašā laikā, nu es vienkārši domāju, ka es gribu uztaisīt video un varbūt bišķi nepopulāri, jo tagad jau, nu, jūs tur pārsvarā visi nodirž, bet es gribu pateikt paldies īsnībā. Es gribu pateikt paldies, ja, protams, tur kāds skatās, nezinu vai ko, bet, nu, nezinu, nu, ir tā sajūta, ka mēs esam izpisti, jā, ka mums atņemt mantiņu un tā, ir tāda sajūta, jā, ka tu esi tā kā ieaicināts kaut kādā lielā tusiņā, jā, un tu esi uz viņa aizgājis, un tusiņš ir pizģēts krūts, reāli krūts, tev ļoti patīk, jā, nu, bet tevi no viņa jāaizbrauc, jo tev vienkārši, nu, nezinu, kaut kā sanāk, ka tev palūdz aizbraukt, jā, nu, un tu nevari īsti palikt, un tu aizbrauc, un tu tagad varēsi to tusiņu, tusiņš turpinās, jā, bet tu viņu varēsi vērot no malas, jā. Bet tai pašā laikā es negribu absolūti neko pārmest, un ka tur neizdevās vai vēl, nu, man tur ir daži pārmetumi, bet ne personīgi jums, ne personīgi basketbolistiem, galīgi ne. Tā kā es pat gribēju pateikt, ka vakar arī mēs braucām tādu diezgan raibu kompāniju manā mašīnā, un nu, nebija neviens slikts vārds pēc spēles, nu, nebija, nu, točničāļi, ticiet, nebija, un arī, kad gāja tur, nu, izlaišana no spēles bija caur dīrs organizēta, paldies pasākuma rīkotājiem, bļeļ, nu, es nezinu, vakar kaut kāda pilnīgākā huīņa, bļeļ, nevis izlaiž pa platiem normāliem vārtiem kā iepriekšējās spēles, bet, bļeļ, sadzen visus mazā, bļeļ, durvju šķirbiņā, pēc tam noslēdz ielu, ka kova huja, bļeļ, jāiet viss apkārt, jā. Nu, tas ir cits stāsts, bļeļ, tas ir pa organizētājiem. Bet arī tik, cik mēs gājām, nu, tu tur esi čupā vienkārši, bļeļ, tā kā tādā, zin, kā lielā skudru pūznī. Un, jā, nu, gājām, nu, es neredzēju, nedzirdēju, nu, tiešām nedzirdēju. Bija vilšanās, jā, vilšanās bija, nu, milzīga vilšanās, bet nebija neviens slikti vārdi. Tā kā, jā, ja tur Lasīs Žagars teica, ka, jā, nu, tagad tie, kas tur mūs jau tā necienī noēdīs bez sāls, un tā neņemiet, bļeļ, pa pilnu tos pidaras, jā, nu neņemiet, nu tie, kas grib dirst, viņš arī dirsīs, viņš gaidīs, ka tu pieļauj mazāko kļūdu, es pēc sevīm zinu. Tie, kas grib dirst, viņš atradīs, nu vienalga, ko tu vari, jā, tu tur esi rupšs, jā, uztais video tādu, tad tu uztais video tādu, nu arī būs sūdīgi, tā kā tu tic man, bļeļ, ar tur būtu iemets, bļeļ, 40 punktus un ideāli nospēlējuši, un nezinu, tur pēdējā sekundē viss izšķīries un tā tālāk, tik un tā tev nodirst, jā. Pat ja tu vinnētu, jā, kad, nu, bļeļ, nu, nepārliecinoši uzvari. Neņemiet čaļi pierē, bļeļ, un visi normālie līdzjūtēji ar jums, un tā, nu, nepaveicās, jā, nu, tie mīnus faktori ir, nu, vakar bija tiesneši, nu, tu sako grib, bet nav arī, tu nevar visu nogāzt uz tiesnešiem, nu, nevar tu visu nogāzt uz tiesnešiem, ja tu nevar iemest brīvus struļus, ja tu nevari iebakstīt 4. reizi bumbu no groza apakš, nu, labi cīņā, bet, nu, tev 3-4 iespējas, un tu nespēji iemest, jā, tu aizmet diezgan daudz sodiņas garām, un tā, nu, viss tas kopā, nu, nebija mūsu diena, nebija, bet tai pašā laikā pārmest kaut vienam, ka viņš tur kaut ko necīnījās, vai vēl tur kaut ko, nu, absolūti nevar, nu, nezinu, tas pats Šavars izgāja ārā, nu, uz tām uz pāris minūtēm pret Valančūnu pagrūstīja. Cepur nost, viņš savu darbu izdarīja, viņš tur, bļeļ, nolika pa mēmajiem to Valančūnu, jā, tā kā, ne tāpēc es netaisīju, lai Šavar palielīti, ne tāpēc, bet katrs kaut ko darīja, skrēja kapājās, tad tur var pārmest, jā, ka, nu, bļeļ, Bertādu vairāk nevelk, jā, un paskaties, ko tas dar, visi kapājās, nesanāca, vakar vienkārši nesanāca. Nu, plus vēl, protams, tiesnešu faktors, kas bija, nu, pilnīgi, nu, godīgi, nu, tik liels pidaras, es pat Latvijas basketbola līgā neesmu redzējis tiesneši, jā, nu, tur brīžam ir tādi, ka, nu, pilnīgi, nezinu, viņš ir iepriekš tiesājis galvu tenisu un, bļa, Austrālijas futbolu, un tagad viņam ir iedot iespēju pamēģināt basketbolā sevi izpausties. Nu, vakar bija, nu, kaut kas līdzīgs tam, jā, atļauj ļoti agresīvu rupi spēli, bet kaut kā atļauj vienai komandai, jā, jo, nu, bļēd, mēs dabūnam tehnisko pa tiem pašiem, ko pēc tam identiskām un pat dramatiskākām situācijām, lai iziet pilnīgi cauri, jā, un tiesāšana bija dirsā, bet es saku, tiesneši nebija galvenais faktors, ka mēs papisām un pat čaļiem nost cepot par savaldību, jā. Jā, nu, ko es nesapratu, bet es neesmu treneris, es nesapratu zīmēm, bet to es nesapratu jau arī pa lielam gandrīz visās iepriekšējās spēlēs, jā, jo
Nu, atkal es saku, es esmu vienkārši dīvāna eksperts, ja tur man skaidros, tu tur, bļaļ, nihuja nesaproti, ja tu tur trenētu, tā neteikt, un tā var būt, bet, nu, godu vārds, nu, cik es tur parunāju, es pat parunāju ar treneriem, kas trenē, un nevis kaut kāds bērns, vai vēl kaut kur es parunāju, jā, jo, nu, zinu, ka es te Liepāju basketbolu apgrozos, es te parunāju ar vienu otru, un es teicu, nu, tu saproti, uz ko viņi saka, es nesaprotu, uz ko viņi spēlē. Es nesaprotu, jā, nu vienīgais ir tā, ka mums ir, bļaļ, skraida gar perimetru un mētā bumbas, tā kā regbijā viens otram, jā. Nu, citreiz ir tas sāsinājums, ka tā bumba aiziet pa diagonālu strinīšu metiens, nu, kas ir, nezinu, 20%, ka iekšā 80%, ka garām, bet tas jau ir cits tās. Bet es neredzēju, jā, vienīgais, kad, nu, tas Porziņš, paldies tev, Kristap, ka tu biji izlasē. Goda vārds, paldies, bļaļ, nu, kad Porziņš viņam to bumbu iespēlē. Pārējais uz groza apakšu vienkārši nav, kaut ko skrien, kaut kur met, bļaļ, atlecošā pat var neiet, necīnīties, jo viņi nebūs. Viņi var būt tikai tādā gadījumā, ja tīzls leidz, bļaļ, viņam tā bumba išļūks no pirkstiem un atliks pie tevīm. Tas ir vienīgais gadījums, jā, es nezinu, cik mēs tur bumbas dabūjām atlecošās pie pretnie groza. Neskatījos statistiku, bļaļ, nezinu, ļoti maz, jā, un Leiši attiecīgi ļoti daudz, jā, ja viņiem arī neiegāja, tad viņi gāja pēc bumbas, nu tas bija skaidrs, jā, nu tas bija skaidrs, nu, un arī vēl, bet tas atkal nav faktors, kāpēc zaudēja, bet tie mīļie organizētāji vai vispār, kas nodod basketbolu rīcību Arēna Rīga, jums teica, ka nav hokejs, ka tas ledus jānolej nost, bļaļ, jo bija sajūta, ka viņi pa ledu spēlē. Bet tā nebija pirmā diena, bet vakar vienkārši bija traģiski. Bļaļ, cilvēks skrien un liekās uz mutes, nu es neticu, ka mūsie Pipelē ieradās spēlē. Es arī neticu, ka Leiši Pipelē ieradās spēlē. Cik reizes, es nezinu, ja to spēli var paskatīties atkārt, cik reizes dēļ grīdas, pat, nu, pēdējās sekundēs, labi, tur visticamāk, nu, baigam brīnum bija jābūt, nu, skrien žagars, vēl, viņš nopisās uz zemes vienkārši, nu, nenopisās paslīd pārējie, nokrīt pārējie, to tik vien dara, bļaļ, kā slauka grīdu, to tik vien dara ar dvielīšiem, ar tiem, nu, tur bez maz jāņem, zin, kā 50 cilvēku stafā, kas, bļaļ, slotam visu laiku hujā arī pakaļ, kur jau viens ir aizskrējis, ja. Tā kā, nu, tas arī, bet tas nav zaudējuma iemesls, tas vienkārši uz priekšdienām, jo mēs jau arī tomēr tur pusfināls, cik es saprotu, uzņemam un tā, tad, nu, tas būtu tikai pieklājīgi un smuki, lai pēc tam netiek, ka, bļaļ, slido tavā spēlē, jā, jo latvieši domāja, ka hokejs, sorry, bļaļ, domājam, hoķis, bļaļ, neuzlējām, uzlikām grīdu, bet ledu nenolējām, pa to jāpadomā, bet pārējais, nu, nezinu, nu, cepur nošķaļ, nu, cīnījāties, viss, nu, ir bīdna, nenormāli, jā, un vilšanās, un, protams, tika pateikti vairāki piparoti vārdi, jā, bet tas bija par situāciju kopumā, un es pateikšu, ka es nebiju rupjākais tajā sektorā, kur es sēdēju absolūti, man pat uz latviešu valodu simfoziju kaut kādu var sūtīt, jā, es tur ļoti pieklājīgi pat izteicos. Bet jā, nu viss kopā, jā, nu tiesneši pidarasi, nesaprašana, vismaz man varat pārliecināt, ka bija savādi. Es nesapratu, vai spēlētāji saprat, kas viņiem jādara, vai principiāli nedarīja to, ko treneri teikuši, vai viņi arī nesaprat, ko no viņiem grib, jā, jo, nu, pa banki pēdējā man vispār radās iespējas, ka viņš tikai prot apelēt pie tiesnešiem, uztaisīt to tur savējo, bļaļ, jā, kā tur, bļaļ, nu, un dabūt tehnisko standartā, jā, dabūt tehnisko, kas, nu, nenormāli uzlabo situāciju, bļaļ, tā kā es nesapratu, to es nesapratu, un tas, man liekas, arī bija, ja prasa manējo dīvānu viedokli, tas arī bija viens no iemesliem, ka man liekas, ka arī mūsēji nesaprat, ko no viņiem prasa, vai nu viņi principiāli nedarīja to. Tā kā tā, jā, čaļi nenokarat galvas, viss normāli, īstie līdzjūtēji ir ar jums, un lai ko tur saka, ka tā un tā, nu bija lietuviešu diena, nebija jūsējā diena, jā, jo ir tāda metienu procenti, kad aiziet amatieru mačiņos paspēlēt basīt, es metu bišķi labāk procentu, ieskaitot trinīšu, ko es nemetu, bļaļ, es metu ar labāku procentu, bļaļ. Tā kā, ko tu vari gribēt, jā, tu spēlē pret pasaules vienu no top izlasēm, un tas kā ar traumam un tā tālāk, un tagad tas tur Kristaps Valters, šī būs, bļaļ, gadsimta traģēdija, nevinēsim lietuviešu, bļaļ, gadsimta traģēdija bija tu pipu, kad, bļaļ, spēlē ar savējiem alkašiem, bļaļ, kam vispār nebija nekāda attieksme, šitiem čaļiem attieksme vismaz nevar pārmest, tā kā, bļaļ, cepur nostveči un neņemiet pierē, un īstie līdzjūtēji ir ar jums, un gan jau
jau mūsu sētā arī būs, bļaļ, parciņš, jā, pārtīņš, jā, būs, atbrauks karuseļi, jā, atbrauks klauni, bļaļ, nu klauni jau bija atbraukuši tiesneši izskatā. Visu uztaisīsim, viss notiks, tā kā nemīžam turamies un visiem veiksmīgi svētdienu un čaļi turaties, jā, viss normāli bija pa jums, nu šoreiz nepaveicās.